Latviešu lauku sētas apbūve ir vēl viens interesants aspekts Latvijas kultūras vēsturē, kas joprojām piesaista gan pašmāju iemītnieku, gan arī ārzemnieku turistu uzmanību. Visiem ir pazīstams Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kas satur patiešām unikālu kolekciju un ir viens no lielākajiem šādiem brīvdabas muzejiem visā Eiropā. Brīvdabas muzeju dibināja jau 1924. gadā, tātad pēc gada varēsim svinēt šī muzeja 100 gadi, bet tas, ko mēs redzam Brīvdabas muzejā, ir patiešām milzīga unikāla kolekcija, kas ietver visu koka apbūves vēsturi mūsdienu Latvijas teritorijā, sākot ar 18. gadsimtu. Tātad tur mēs varam redzēt gan dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, lauku skolas, baznīcas, dažādu konfesiju dievnamus. Tāpat varam redzēt arī brāļu draudzes saiešanas namu visā tā krāšņumā un visu to ēku daudzveidību, kādas būvēja, kādās dzīvoja un kādas lietoja Latvijas iedzīvotāji jau tātad sākot ar 18. gadsimtu. 18. gadsimts ir tā robeža, no kuras ir saglabājušās senākās koka konstrukcijas Latvijas teritorijā, bet, protams, ka koka būvniecības tradīcijas ir daudz senākas. Katrs no mums ir redzējis kādreiz ēku, kuru mēs saucam par guļbūvi, tad horizontāli baļķu konstrukcijā celtu ēku, kas varētu būt gan dzīvojamā ēka, gan saimniecības ēka, un kuru ir ļoti viegli atpazīta, tad, ja tā nav vēlākajos gadsimtos apšūta ar dēļiem, un ja mēs redzam šo sākotnējo konstrukciju. Guļbūves ēkas parādās jau arheoloģiskajā materiālā, vismaz dzelzs laikmetā, no kura ir saglabājušās liecības par pilskalnu nocietinājumiem, par pilskalnu dzīvojamo apbūvi un arī par atsevišķām viensētām, kuras ir pastāvējušas 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā. Guļbūves tehnoloģija, kādu izmantoja celtniecībā Latvijas teritorijā, tātad jau kopš dzelzs laikmeta un vietām izmanto arī šodien, ir radusies tādēļ, lai ietaupītu būvmateriālu. Atšķirībā no Skandināvijas pieredzes, kur ir raksturīga stāvkoku vertikāli noliktu baļķu konstrukcijā celta apbūve, guļbūve ļauj ietaupīt un ar viena garuma baļķi, tad uzbūvēt jau daļu no dzīvojamās ēkas sienas, piemēram. Tātad, lai taupītu kokmateriālu, guļbūves tehnoloģijā jau kopš aizvēstures perioda pie mums ir būvētas gan dzīvojamās, gan saimniecības ēkas un arī senākie pilskalnu nocietinājumi, kuri bija veidoti koka konstrukcijās. Mūsdienu latviešu identitātē ir ļoti stingrs priekšstats par to, ka mēs esam viensētnieki, un šai viensētu dzīves tradīcijai, protams, bijušas gan savas labās, gan sliktās puses, kas ir veidojušas nacionālo raksturu. Taču viensēta ir samērā jauna parādība Latvijas vēsturē, jo līdz pat 18. gadsimta sākumam Latvijas lauku novados lielākoties pastāvēja ciemi. Tikai mainoties saimniecības sistēmai un sakarā ar to, ka zemnieki laukos pilnībā tika pakļauti dzimbūšanai, pilnībā kļuva par muižnieku īpašumu līdzīgi kā lietas un saimniecības inventārs, tikai tad faktiski sāka veidoties masveidā viensētu sistēma Latvijas apdzīvotības struktūrā, jo muižai bija izdevīgāk sadalīt šo ciemu zemi uz atsevišķām saimniecībām, un līdz ar to sākās arī līdumnieku laikmets Latvijas vēsturē, proti intensīvāka mežu izciršana un jaunu lauksaimniecības zemju iekopšana, jaunu lauku ierīkošana kādreizējās mežu teritorijās. Pēc tam 19. gadsimta otrajā pusē un jau 20. gadsimtā, kad lielāku uzmanību sāka pievērst mežkopībai Latvijas teritorijai, tad gan Krievijas impērijas laikā, gan it sevišķi Latvijas republikā periodā starp diviem pasaules kariem ļoti daudz uzmanības pievērst tieši mežu resursu atjaunošanai, jo meži kļuva par svarīgu valsts eksporta preci un ir tāda arī joprojām. Tad, kad mēs apmeklējam etnogrāfisko brīvdabas muzeju, mēs, protams, galvenokārt skatāmies uz dzīvojamām ēkām, kas veido ikvienas viensētas kodolu, jo mūsdienu cilvēks, protams, ir pieradis uztvert to, kas mums ikdienā ir
svarīgāk, tad, kad mēs dzīvojam dzīvoklī, privāti mājā vai kādā citā piemērotā telpā pilsētā, tad arī nokļūstot laukos vai Brīvdabas muzejā, nokļūstot zemnieku sētas kompleksā, tad, protams, ka pirmām kārtām mūsu uzmanību piesaista tieši dzīvojamā ēka. Taču ir svarīgi atcerēties, ka zemnieka sēta vai viensēta, kā mēs to biežāk saucam, ir vesels ēku komplekss. Jo dzīvot uz laukiem nozīmē apgādāt pašam sevi ar pārtiku, ja ne pilnībā, tad vismaz lielāko daļu no tā, ko mēs patērējam ikdienas dzīves uzturēšanai, izaudzēt pašiem. Mūsdienās, protams, intensīvajā lauksaimniecībā tas joprojām turpinās arī tagad lielajās viensētās, kurām ir nevis dažu hektāru lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet kur lauksaimniecības zeme ir skaitām desmitos, simtos un varbūt pat tūkstošos hektāru. Arī tagad mēs varam atrast ne tikai zemnieka, zemes īpašnieka dzīvojamo ēku, bet arī dažādas saimniecības ēkas. Koka apbūve tajā tradicionālajā veidā, kā mēs to pazīstam Latvijas viensētās dažādos novados, no Latgales līdz Kurzemei, vienmēr līdzās zemnieka dzīvojamai ēkai ietvēra arī vismaz 3-4 saimniecības ēkas, atkarībā no tā, kādā novadā šī viensēta atradās un ar kādu zemkopības veidu nodarbojās viensētas īpašnieks. Par viensētām ir rakstījuši etnogrāfi, sākot ar Augustu Bīlenšteinu 19. gadsimtā, turpinot ar Paulu Kundziņu 20. gadsimta 20. un 30. gados, un mūsdienās par latviešu sētas arhitektūru un latviešu sētas vēsturi ir rakstījis etnogrāfs Mārtiņš Kuplējs no Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja. Viensētas pastāv vēl joprojām, neskatoties uz to, ka padomju laikā, pārējot uz intensīvo lauksaimniecību, viensētas sistemātiski centās likvidēt un pārcelt iedzīvotājus uz kopsaimniecību ciematiem, taču izskatās, ka arī mūsdienās viensētu dzīvesveids, lai cik tas šķistu arhaisks vai sens, joprojām var pastāvēt, varbūt ne tādā apjomā, kā mēs to bijām pieraduši redzēt 20. vai 30. gados vai vēl 20. gadsimta nogalē, taču šķiet, ka ir taisnība tam priekšstatam, kāds mums ir radies pašiem par sevi, ka latviešu dzīvē viensētas formātam joprojām ir liela nozīme.